Sveicināti, dārgie raidījuma Kivijas skatītāji! Esam atpakaļ kā jau katru piektdienu un iepriecināsim jūs ar jaunu raidījumu. Tāpēc šodienas raidījumā redzēsim Automobīļu entuziastu sajiets Youngtimer Rally Coffee Time Meža parkā. Saule sejā, pērkons bungās, Daugaviņš uz laukuma, hokeja pavasars rit pilnā sparā. Kā saglabāt kultūra mantojumu un to popularizēt? Kivija viesojas Austras rakstos. Tautas dejas kā vēl viena dzīve. Esteres Tīnas stāsts. Kārli, kā sākas tavs rīts? Mans rīts parasti, kā jau katram cilvēkam, sāks ar pamošanos. Es nedaudz paskatos telefonā, izlasu jaunākās ziņas, aizēju nomazgāt seju un tad uzvāru kādu tēju. Bet ievērojamai daļai pasaules iedzīvotāji rīts sāks ar kafiju tomēr. Jā, tā ir, bet es dzirdēju, mūsu korespondenti stāstīja, ka nesen bija pasākums, kas bija paredzēts automašīnām, kur arī viņi sanāca kopā, dzēra kafiju un svinēja sezonas atklāšanu. Ak tā, tad varbūt dosimies palūkoties, kā tad iet automobīļu entuziastiem. Mēs esam Meža parkā. Šeit norisinās Youngtimer Rally organizēts pasākums Coffee Time, kur salasās retro auto entuziasti, kuri dalās ar saviem stāstiem par saviem rumakiem. Cerams, ka mēs arī iegūsim kādu interesantu stāstu. Aiziet! Mani sauc Žeņa, un šis ir Fords Mustang 79. gada. Tā ir trešā paudze Mustangam, un šīs paudzes pirmā mašīna pirms restylinga. 79. gads ir pirmais gads šai trešai paudzei. Tā ir naftas krīzes mašīna, teiksim tā. Īstenībā no tehniskas puses pagaidām viss ir ok. Es gaidu, kas notiks šogad. Kas būs, to mainīsim. Tad... Kādus veikumus jūs esat izdarījis, kaut ko uzlabojis? Tikai nē, man ir saraksts, viņš ir aptuveni šitāds. Katru gadu kaut kas notiek. Pagājušajā gadā saplīst bremžu cilindrs galvenais, kamēr es braucu pa tiltu. Tas bija diezgan jautri. Diezgan daudz, kas ir uzlabots. Aizmugurē mainīts gandrīz viss. Visas bremzes, blīves, viss kaut kādas, dzinējs bija ārā, transmisija bija ārā. Jā. Domāju, viņai baigi labi saglabāja salons, bet daļēji tas salons ir no plastika, un es domāju, nokrasot plastiku to, viņu jāizjauc visu ārā, jāpaņēma speciālas krāsas, kuras var locīt, kuras iztur, kad viņas loku, un es domāju uztaisīt to, bet tas būs ziemā, visticamāk. Tas ir ģimenes auto. Ar šo auto es esmu atbraucis no dzemdību namā. Tas ir Žigulis, Lada Vaz 2106. Mašīna ir 84. gada. 1,5 dzinējs, benzīns, pilnībā oriģināls. Mašīnā nebija nekādīgi pārkrasota, nekādas uzlabojumas nebija taisīti. Pilns oriģināls. Jā, katru gadu braucām uz Coffee Time, cenšamies būt uz vietas, sev parādīt un uz cilvēkiem paskatīties. Es esmu Kristaps, un šitā ir Honda Civic, sanāk Mark 4, 90. gada, facelifts, 1.6. Tāds bija tāds, ka kolēģis, ne kolēģis, bet čalis, kurš ņēmās tajā pašā darba vietā, kur es bija atradis SSA opis, tur kaut kur laukos tirgo tādu bez skates, bet tipa diezgan iedzīgā stāvoklī, kas viņa markas bija izpūšas un galvas blīvi izpūsta, bet visādi citādi pilnā komplektācijā mašīna. Pa lēto tirgojās, tas tur arī EDM entuziasts nevarēja nenopirkt. Te var domu nopirkt, sataisīs un notirgos. Jo vairāk skrūvējām un vairāk problēmas līd ārā, jo vairāk jaunajam saimniekam tā mašīna sāka besīt, bet man viņa arvien vairāk sāka patikt, jo viņa skrūvējas tā kā Lego konstruktors pa lielam. Un attiecīgi, jā, jo vairāk viņam tā mašīna sāka nepatikt, jo interesantāk viņam sāka palikt. Viņu novienojāmies, un labi, es viņu pērku. Jā, es esmu mehāniķis gan ikdienā, gan brīvdienās, jā. Pusgada mazais ātrais projektiņš katru sestdienu, svētdienu garāžā, un tagad tā mašīna ir ar vēja status un braukā pa pasākumiem. Pasākums, zin kā, tie pasākumi jau ir apmeklēti jau tik daudz gadu, principā ikdiena. Parasts Youngtimer ir pasākums.
Mani sauc Valds Ceplevičs, esmu Latvijas Antīka automobīļu kluba valdes priekšsēdētājs, Youngtimer pasākuma organizators un no brīvā laika aizņemtajā laikā arī Rīgas motoru muzejā strādāju. Tā kā līdz automašīnām pāri galvai. Cik automašīnas bija? Pārsteidzoši apmeklēts, sagatavoti materiāli tik 300 mašīnām, bet izdalot pārpalikums skaidrs, ka šeit šodien bija ap 340 automašīnām. Rekords gan tieši Coffee Time pasākumu mums bija 2018. gadā pie arēnas Rīga bija nedaudz pāri 400 automašīnām, tas bija pirms visiem Covidiem vispārējā. Bet uz katru pasākumu parādās jaunas automašīnas, jauni cilvēki, un tā klasiskā autokultūra aug un attīstās. Un, kā mēs smējamies, ka Latvijas Antīka automobīļu klubs cītīgi strādā pie tā, lai Eiropā vecākais autoparks būtu Latvijā. Tā tas ir iegājies, ka tieši klasiskajiem auto šis pirmais Coffee Time maijā ir lielākais. Un tad attiecīgi tas sezonas noslēgums rudens Coffee Time pie Rīgas motoru muzeja, tas atkal ir tāds, gaidot ziemu. Turpiniet rūpēties par savām mašīnām, gādājiet par tām, uzturiet labā stāvoklī un brauciet uz pasākumiem. Pasākumā valdīja brīnišķīga atmosfēra, saulīte arī uzspīdēja, un cilvēki labprāt dalījās savos stāstos. Kristaps Dilēvičs, Signa Lapiņa, Paula dziesma, speciāli raidījumam Kivī. Cik zināms no mūsu korespondentiem, tad daļa no šī brauciena, no šī sajieta devās projām ātrāk, lai paspētu uz hokeja spēli, un droši vien, ka saģērba virsū atribūti, kā ir man šobrīd. Jā, starp citu, mēs arī taču bijām uz vienu no hokeja spēlēm. Bija ļoti interesanti un tāda ļoti kopistiska sajūta. Un kā jau vienmēr, kā katrā pavasarī. Doma laukumā valda 3 lietas. Saule sejā, pērkons bungās un Daugaviņš uz laukuma. Ja tā nav nirvāna, es nezinu, kas tas ir. Šodien dosimies pa Doma laukumu, ķersim emocijas un uzzināsim, kas tad faniem īsti ir hokejs. Paši gatavots bungas? Jā, paši gatavotās. Tas ir spainis un ar skoču salīmēts. Ko tev nozīmē hokejs? Vai tas ir kā tikai sporta veids vai kas vairāk? Es teiktu, ka hokejs vieno mūsu tautu sapulcē visus vienā vietā uz īsu brīdi. Varbūt jūs jau esat paskaitījuši līdzi, bet cik reizes aptuveni jūs esat nolamājušies šajā periodā? Tieši 0 reizes šodien. Nemelo. Kāds 10 ir? 10 ir, jā. Ir saspringta spēle diezgan, jā, un tāpēc ir emocijas, ļaujamies emocijām, jā, teiksim tā. Ko jūs visi apņematies izdarīt, ja Latvija tiks finālā? Mēs rīt paņemsim brīvdienu. Es noskūšu matus! Ko jums nozīmē būt Latvijas līdzjutējam? Vienota Latvija. Tā kā ģimene tas apmēram ir. Tradīcijas ģimene, katru gadu gaidi. Mūsu zeme Latvija. Ko jums nozīmē hokejs? Visu dzīvu maijā. Mēs bijām pie arēnas fanu zonā, un tur bija maksimāli iespēja iegriezt ratu. Un mēs iegriezām, un viņš izvilka šo brīnišķīgo radību. Un šis kļuva par mūsu bronzas talismanu, un mēs uzskatām, ja viņš nav bijis spēlē, tad spēle ir zaudēta. Ko jūs apņemtos izdarīt, ja Latvija tiktu finālā? Braukt uz Zviedriju. Nogriezt matus un braukt uz Zviedriju, tieši tā. Ja jūs izlasēji varētu dot kā treneris jebkādu padomu, kas tas būtu? Klausīt Hariju Vitoļiņu. Bet tu esi treneris tagad? Nu nekas, klausiet mani. Ja noņem vārdsargu un jūs spēlējat 6-5, noteikumu nav, maucam līdz galam. Jā, tieši tā. Sausā, obligāti, nav izvēles. Tieši tā. Ar uzvaru. 3-0. 3-0 sausā, obligāti vajag sausā. Kāds pašlaik emocijas? Ļoti labi, forši. Ļoti forši, jā. Tie ir tā kā otrie dziesmu svētki, visi Latvijas attiekās.
Jā, visi saliedēti ļoti ir un forši. Visi mīl viens otru, viss kārtībā. Stiprākas emocijas. So, how are you feeling today about this game? Yeah, confident that we're going to win, yeah. Hopefully Latvia played, I think, with a better team in the first half, so and hopefully a lot of support here for them today, so we think they're going to win. Be supporting them from here. Yeah. So, yeah. We could hear from like down the street, so we kind of just were curious and we just walked in on it. And we were very surprised with all the drums and the songs. It's a bit like football. It's great. But yeah, it's really good to see. Yeah. If Latvia won, they'd capture our hearts and we'd be back here in a heartbeat. So. And finally, what do you think is the key to Latvia winning? Is it the fans, or is it the team, or is it everything together? That's a good question. I think the goalkeeper. I think he's made. Yeah, he's good. Well, they hit the crossbar, so maybe they need to be better defensively. Maybe. Ko mēs apņemamies, kad Latvija tiek finālā? Viņš līdzsaka nogriezīs. Es apsolu. Ja jūs varētu būt treneris Latvijas izlasē, ko jūs viņiem gribētu pateikt? Lai saņemās vairāk kautiņas, baigi kaut kā mīšpār, kaut kā baigi, jāsāk kauties, Ar ko atšķiras Latvijas fani no citiem valstu hokeja faniem? Mēs vienkārši labāk esam. Pagad no citiem Baltijas valsts. Kādi, tu lietoši Igauņu domā, viņi zina, kas ir hokejs. Viņi tak nespēlē hokeju. Viņi nezina, kas ir hokejs. Viņi tak nezina, kas ir hokejs. Mums vienkārši ir skaļākie fani, mums ir entuziastiskākie fani, mums ir mēs visi. Būs 3-4, un tad viņiem būs tukši vārti, un mēs iemetīsim. Būs 5-3 beigās. Aleks Volkova, Laura Trautman, Evelīna Kaut, raidījums Kivī. Hokejs patiešām šobrīd ir tā lieta, kas vieno Latvijas tautu un iedzīvotājs, vai ne? Tieši tā. Un, zini, manuprāt, ir vēl viens tāds apjomīgs pasākums, kas periodiski vieno visus. Kas tas ir? Tie ir dziesmu un deju svētki, un arī drīz būs jauniešu dziesmu un deju svētki, kuros noteikti varēs redzēt daudz dažādus tautas tērpus un rakstus un sajust šo te latviskumu. Varbūt ir kāda organizācija, kāds uzņēmums, kas piedāvā tautas tērpus vai saglabā? Mēs vispār varētu paskatīties, kā tos kopumā ražo. Es esmu Aija Malkalna. Esmu tautas tērpu darinātavas Austrijas raksta dibinātāja, un mēs pastāvam un strādājam jau kopš 2015. gada. Jā, no Ziemassvētkos palika 2 gadi, kopš mēs saimniekojam šajā dzīvesziņas un arodu sētā. Nākot šeit saimniekot, mūsu mērķis, protams, bija ne tikai darināt tautas tērpus, ko jau mēs darījām iepriekš, bet arī tātad piedāvāt bērniem, jauniešiem, studentiem, pilsētas viesiem dažādas meistarklases, kas ir saistītas ar senajām amatu prasmēm. Izejot cauri šīm te gadskārtām un piedāvājot to, kā to darīja senāk. Un tas mūsu mērķis ir tieši saglabāt šo te kultūru vēsturisko mantojumu, jau popularizēt viņu, jo, diemžēl, šobrīd aizvien vairāk tas tiek aizmirsts un aiziet zūdībā. Redzot to, ka nāk pie mums bērni, kuri brīnās par maizes krāsni, kuri brīnās par malkas apkuri, kuri meklē uz malkas plītes podziņas, kā ieslēgt plīti, jo mājās ir redzējuši tikai indukcijas plītes, neko citu. Un brīnās, kad uz tādas plīts var izcept pankūks vai uzvārīt zupu. Viņi prasa, kā tad tur ir, un nesaprot to, ka tā uguntiņa degot iekšā dod to karstumu. Bet kopumā ņemot, diemžēl, mēs ļoti attālinamies no šī kultūra, sava vēstures mantojuma, savas kultūras mantojuma. Un tā ir tā mūsu misija. Cik vien mēs varēsim, tik mēs darīsim. Darbības virziena Zemgales rakstainie bruņķi, un šīs ir tās stēles, uz kuriem tad arī tie Zemgales rakstainie bruņķi tiek austi. Nosaukums viņām ir stēles ar velkamo ierīci, jeb kaudai valodā tiek sauktas viņas par pupu stēlēm. Un kāpēc par pupu stēlēm? Tāpēc, ka raksts tiek izraustīts ar šiem te puļķīšiem. Ja mums, pieņemsim, kur ir jānouž puķīti, mums pirmā rinda ir
9., 10., 11. puļķītis un 15, 16, 17, ja? Nu, redz, un šeit paceļās tad diedziņi. Un tad arī to rindiņu mēs, redz, ņemam un izaužam, ja? Un tā rindiņa pēc rindiņas, kamēr 3,5 metri ir noausti. Tautstērpu darināšanas procesā mēs ļoti pieturamies pie šiem etnogrāfijas standartiem. Mums pilnīgi visi mūsu tautstērpi ir 100% roku darbs. Mēs neizmantojam modernās tehnoloģijas, tā varētu teikt, izņemot šujmašīnu. Ja to varētu nosaukt par modernu tehnoloģiju. Ja. Bet viennozīmīgi visi krekli ir izšūti rokām, audumi ir austi tikai un vienīgi roku stēlēs. Ja, un tas ir tas mūsu princips, un ko mēs arī stāstam klientiem. Katrs tērps, katra tērpa detaļa tiek katru reizi par jaunu aprēķināta, tā varētu teikt. Ja, jo katram ir kaut kāda sava specifika. Teiksim, kaut vai pat tiem zemgales bruņķiem, tas ir tas mūsu, ko mēs pārzinām, tad tās cenas ir, cena par brunci varētu būt no 700 līdz 1000 eiro. Ja, jo, pieņemsim, viena brunča izgatavošanai, zemgales brunča izgatavošanai, cītīgi strādājot, 8 stundas dienā, mums aiziet 1 mēnesis. Tās ir Pētera Viļumsona stēles, un Viļumsons ir zemgalietis, dzimis 1873. gadā, iegūst inženieru izglītību un izgudro un patentē šīs vienpamīnu pusautomātiskās stēles, kas būtībā ir 20. gadsimta sākuma dators. Un šīs stēles arī Latvijā ir saglabājušās ļoti maz, bet būtībā 20. gadsimta sākuma dators. Ja tur ir jārausta pupu stēlēs, ir jārausta puļķīši, tad šeit viņas darbojas uz perfokartēm. Šeit ir izcirsts. Šeit ir raksts izcirsts, ja, un atliek mīt vienu paminu, ja redzat, perfokarte pagriežās, ja, un stēles pašas paceļ augšā, sistēma pati paceļ augšā vajadzīgās nīšu kārtas. Ja, un tad atliek stāvēt kājās visu dienu un aust, ja. Šo darbu vispār nevar darīt, ja viņš nepatiktu. Viennozīmīgi. Pilnīgi un galīgi nē. Tam ir jāpatīk un tas ir jāmīl, jo savādāk to nevar izdarīt. Mans mīļākais teiciens, ja tauta zaudē savu kultūru, tā zaudēs arī savu dvēseli. Tā mums tā sava kultūra ir jākopj un jāceļ saulītē, un tad arī nevienam tā dvēsele nepazudīs. Kristiāns Ločmelis, Kristīna Egle, Laura Romanova, Renāta Meldere, raidījums Kivī. Jāsaka, jauniešu dziesmu un deju svētki noteikti ir lielākā platforma, kurā varam popularizēt latviešu jauniešu vidū tieši tautastērpus. Bet varbūt ir arī citi veidi, kā to darīt. Kā to šķiet, Ērika? Tā kā šobrīd ir šis digitālais laikmets, vispār iet uz dažādām tehnoloģijām, interneta vidi, tad noteikti to būtu jādara arī kādās sociālā mēdīju platformās, piemēram, Instagramā, TikTokā. Varbūt ir kāds konkrēts cilvēks, kas to dara jau? Jā, mēs nesen tikāmies ar meiteni Esteru Tīnu, kas taisa dažādus video tieši par tautas dejām. Tāpēc paskatāmies. Mani sauc Estera Tīna, Stepanoviča Monkeviča, man ir 2 vārdi, 2 uzvārdi. Mans hobijs ir tautas dejas. To man ļoti patīk darīt, bet kā mana karjera, tā varētu teikt, ir satura veidošana. Un tad šobrīd ir tā, ka es esmu apvienojusi gan to satura veidošanu, kas ir saistīta ar modi, vairāk ikdienu kopā ar to savu hobiju, kas ir tās tautas dejas. Mana pirmā atmiņa par tautas dejām ir bērnudārza laikā, kad man varēja būt kādi 6, 5 gadi. Tautas deju ceļš turpinājās skolā. Un tur bija tieši tāpat, tā bija kā obligāta prasība. Meitenēm jau ļoti patika. Puiši bija tie, kuri negribēja dejot, un diemžēl vidusskolā tā iemesla dēļ tas vidusskolas kolektīvs arī izjuka, bet es patiesībā ātrāk aizgāju prom no vidusskolas kolektīva, jo es sapratu, ka es vēlos kaut ko vairāk, un es aizgāju uz kolektīvu Bauskā, jauniešu deju kolektīvs Līdums,
vadītājs Arvols Noviks, kurš šobrīd vēl joprojām ir mans vadītājs, tikai citā kolektīvā, tautas deju ansamblī Drīziņš, kas ir Dobelē. Un šobrīd es dejoju tur un neplānoju neko mainīt. Pēdējā gada laikā esmu sapratusi to, ka tautas dejas man ir veids, kā nedaudz aizbēgt no realitātes. Un tas skan varbūt briesmīgi, jo mana realitāte ir ļoti skaista. Tas nav tā, ka es tagad gribu bēgt. Bet es esmu izveidojis to kā tādu nedaudz atsevišķu daļu no savas dzīves. Un ir viens, kad ir Estere Tīna ikdienā, un tautas dejas ir pavisam kas cits. Tādēļ arī, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, ir izveidot šie divi dažādie profili, lai tie savā veidā nevīs kopā. Jo es vēlos to, lai ir tās divas dažādas dzīves, un es arī vienmēr draugiem smējos, kad es dzīvoju divas dažādas dzīves. Bet tautas dejas ir daļa no manas dzīves, un viennozīmīgi tikpat svarīgi kā tā pirmā. Folkdansona filma sākās 23. gadā pēc dziesmu svētkiem. Es biju uz dziesmu svētkiem paņēmusi līdzi filmiņu kameru, ko par lētām naudām biju nopirkusi Andelē Mandelē, un tagad iedomājos, ka es būšu baigā fotografa. Un tās bildes es attīstīju tikai septembra beigās, un tas bija ļoti interesanti. Ļoti netipiski varbūt mūsdienām, ka tu bildes redzi tikai pēc kādiem 3 mēnešiem, kad tās ir nobildētas. Un, lai arī tās bildes bija miglainas, jo tā kamera bija tieši tāda, nekāda, es sapratu to, ka es tik un tā vēlos ar tām padalīties. Un tad es sāku tās likt savos profilos, gan Instagramā, gan TikTokā, bet tad es sapratu to, ka tie cilvēki, kas man seko saistībā ar modi, īsti nesapratīs, kāpēc pēkšņi tautas dejas. Un tad radās tā ideja izveidot Instagramu Folkdansona filmu, un ideja bija tāda, ka es bildēšu koncertus un likšu šīs bildes. Izveidojot šos profilus, mans mērķis patiesībā sākotnēji nebija popularizēt tautas dejas, tas bija prieka pēc. Bet tagad jau tas ir pārtapis tā, ka patiešām cilvēki nāk klāt un saka, kad skatās šo profilu un saka paldies par to, ko es daru. Un tagad tas patiešām pārtapis tā, ka arī filmējot šos video, es ļoti piedomāju pie tā, lai tie nes mums godu. Nevis tieši pretēji. Un man šķiet, ka tādā veidā tas arī to popularizē, ka jaunieši to redz, ka tas jau tagad ir palicis tā varbūt nedaudz stilīgi. Nevis tikai mamma liek iet uz mēģinājumiem. Bet man ļoti arī patīk tie brīži, kad šie video aiziet tālāk uz ārzemēm. Tas ļauj cilvēkiem no citām valstīm iepazīt kaut ko vairāk par mūsu kultūru un saprast to, ka mēs te Latvijā patiesībā esam tik bagāti ar tradīcijām, tik bagāti ar tērpiem, un mums ir ļoti skaisti dejotāji. Ir diezgan daudzi, kas mani atpazīst. Un tad šeit var redzēt to vecuma atšķirību, jo mazi bērni, viņiem ir vienalga. Viņi nāk klāt, viņi prasa bildi, viņi saka, ka viņi skatās tavus video un cik ļoti viņiem patīk tie video. Bet tādā manā vecuma kategorijā, kad tu paej garām kādai grupiņai, neviens tev nepienāks klāt, bet tu dzirdi, ka par tevi čukst. Un es to neņemu ļaunā, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas tā smieklīgi. Un reizēm ir bijis tā, ka es pagriežos un pamāju. Mani nākotnes plāni, es jau šobrīd ļoti aktīvi domāju par to, kādu saturu es vēlos radīt tieši jauniešu deju svētkos. Tas man ir ļoti būtiski, kad es ne tikai dejošu, bet arī visu filmēju un parādu citiem. Citi plāni – baudīt visu to, ko dzīve piedāvā. Ērika Bukovska, Kerija Kieksta, raidījums Kivī. Tas arī mūsu raidījumā šodien viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un tiksimies jau nākamnedēļ. Ar jums kopā biju es, Kārlis Rudolfs Kaktiņš. Un es, Ērika Bukovska. Saudzējiet sevi, novēlam labākos panākumus gan skaistu balsu īpašniecēm, gan brašajiem hokejistiem. Un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Tā!